spēles tiesneši ir tie paši, kas bija iepriekšējā mačā pret Astanas Bāris, proti Denis Naumos un Romāns Šķiņovs. Tiesneši no Toļāti, abi galvenie tiesneši, un Aleksandrs Sirotkins no Samāras un Glebs Lazarevs no Permas ir tiesneša asistenti. Maikls Garnets ir viesu komandas vārtos. Redzam mēs viņu savos ekrānos. 2010. gada Gagarina kausa finālistu. Pagājušā sezona viņam šeit arēnā Rīga beidzās samērā bēdīgi. Nu, gan viņam, gan visai komandai. Ne pašam Garnetam vairs veicās tik labi, ne arī Maskavas Dinamo. Savukārt Rīgas Dinamo vārtos, kā jau mēs teicām, Māris Jučers debija savu skatītāju priekšā šeit arēnā Rīga oficiālajā KHL spēlē. Tā kā jauns pārbaudījums Vārtsargam, bet, protams, tas nenozīmē, ka treneri šo spēli negrib uzvarēt. Māris tika paņemts komandā kā otrais Vārtsargs, un otrajam Vārtsargam ir jāspēlē. Valerijs Belousovs, savulaik izcils spēlētājs, joprojām rezultatīvākais vārtugojs Čeļabinskas Traktoru komandas vēsturē. 221 vārtus viņš guva PSRS augstākās līgas čempionātā. Mūsu komandā sāks sprukta maiņa, kā jau Jānis teica, un viesiem Čistovs, Bulis, Kuzņecovs un Kvints Koņevs. Jevgeņijs Kuzņecovs, 92. numurs, kā jau Armands Pučs teica pirms spēles, tad tā ir zvaigzne, uz kuru skatīties nāk Krievijas daudzās kālēs, bet Jānis Sprokts izdara pirmo metienu pa Garneta vārtiem, nu, kā Maikls Garnets ar to tiek galā. Nebija pārāk bīstams šis metiens, visu redzēja. Jānis Bulis. Tātad pārkāpums bija par turēšanu. Jautājums. Nu, vienam tiesnesim tuvāk. Diemžēl. Nu, tur arī tiesneši nedaudz iejaucās. Spēles laika vilcināšana. Karsums, Jānis Sprokts un Miķels Rēdliks. 5-3 skaitliskajā mazākumā. Rīgā. Un tagad saruna ar Māri Jučeru.